Ja mēs runājam par Krievijas naudu, tad jāparunā arī par Krievijas politiku. Protams, tās lietas vispār pasaulē Krievijā arī jo īpaši ir saistīts nauda un politika, bet par politiku runājot, tad tā galvenā intriga pirms dažām nedēļām vismaz teorētiski ir atrisinājusies. Ir skaidrs, ka nākamajā gadā martā, ja nekas nenotiek ārkārtējs, es domāju, no vēlēšanās kaut kāds marsieši neatbrauc un teiksim, kaut kā nenobalso savādāk, lai gan viņi nav Krievijas pilsoņi, respektīvi, tad Kremlī sāk valdīt Vladimirs Putins un Dmitrijs Medvedevs, pašreizējais Krievijas prezidents, varētu būt, ka tādā kombinācijā kļūst par premjerministru, notiek šāda augstāko valsts vadītāja rokāde. Sensācija tas īpaši neizsauc, vairāk vai mazāk to bija gaidījuši. Tie, kuriem tas nepatīk, tiem nepatīk arī šī ziņa, un tie, kuriem patīk gan Medvedevs, gan Putins, tie sajūsmās it plaukst, ko mēs varējām redzēt kongresā ar ovācijām, kā vecajos, ne gluži labajos, bet vecajos laikos, paliksim pie tā. Bet ko par šo iespējamo rokādi domā Krievijas iedzīvotāji, eksperti, starptautiskie mēdīji, un galu galā, kas varētu mainīties Krievijas politiskajā kursā pēc nākamā gada pavasara vēlēšanām? Uz šiem jautājumiem no šodienas skatu punktu atbildi mēģināja rast Āris Jansons. Pirmās un otrās personas iecelšanas mehānismu Krievijā nenosaka viena konkrēta cilvēka griba, pat tad, ja šis cilvēks ir Vladimirs Putins. Tās ir sarežģītas aizkulišu norunas, kuras savā starpā noslēdz cilvēku grupa, kura pārvalda Krieviju vēl kopš Borisa Jeļcina laikiem. Kā kritiski raksta Ukrainas komentētājs Vitālijs Portņikovs, Krievijā toni nosaka pilnīgi pārkaulojusies nemobila klanu sistēma. 2008. gadā tika panākta noruna, un Putins stingri ievēroja spēles noteikumus. Pēc konstitūcijas viens un tas pats cilvēks nevar atrasties prezidenta postenī ilgāk par 2 termiņiem pēc kārtas, bet pēc pārtraukuma drīkst. Ja viens termiņš ir 6 gadi, 2 termiņi ir 12 gadi. Lai gan, ja popularitātes vilnis nenoplok pavisam, neviens nevar liekt ar pauzēm ieņemt šo amatu vēl 12 un tā tālāk gadu, kamēr to ļauj pretendenta fiziskā esamība. Es pilnībā piekrītu šādam lēmumam. Putins ir ļoti labs, gudrs cilvēks. Ar viņu Krievijā būs labāka dzīve. Šī jaunākā ziņa, ka Putins atgriežas vēl uz 12 gadiem, ir ļoti nepatīkama. Skatoties vērīgāk, redzams, ka nopietnas kadru pārmaiņas Maskavā nenotiek kopš 90. gadu beigām, un no šāda redzesleņķa nav nekādas evolūcijas, nekādas jaunas attīstības. Medvedevs arī piekrita piedalīties noteiktā kombinācijā, piekrita šādi pārņemt un nodot varu. Tāpēc faktiski esam vērojuši labā un sliktā policista pretmetus. Rietumiem, kas vēlamu uztvēra kā esošo, jurista Medvedeva tēls šķitis pievilcīgāks, bet vai tad patiesībā Krievzemē 4 gados ir ieviesta liberālā platforma? Medvedevam nav izvēles jebkurā gadījumā, bez pietiekama atbalsta elites vidū un varas partijā. Viņš nav pārāk populārs valstī, izņemot Maskavu, un pašreizējais aizijošais lielvalsts galva no ievēlētā pārvēršas sarunātajā prezidentā, kas, saprotams, ir kaut kas gluži atšķirīgs. Var teikt, ka tā ir atteikšanās no to 10 miljonu krievzemnieku uzticības, kuri nobalsoja par viņu pirms 4 gadiem. Iespējams, daļa pieļāva, ka politiskais kurs varētu mainīties, bet cik daudzi no viņiem ticēja, ka Medvedevs ir patstāvīgs politiķis. Vēlētājs šobrīd tiek nostādīts fakta priekšā. Manuprāt, mūsu viedoklim vēlēšanās nav nozīmes, un viss ir izlemts jau iepriekš. Varas partijas popularitāte šobrīd svārstās 30% apvidū. Augsmes tendences nav, un šādā stāvoklī 2 mēnešus pirms vēlēšanām Putins pārlicis partijas lokomotīvas misiju uz inteliģenta Medvedeva pleciem. Viņš tagad atbild par partiju, kuru nekad nav vadījis. Ja varas partijas rezultāts būs peļams, vainīgais nebūs tālu jāmeklē, un jautājuma zīme par viņu atrašanos premjera amatā var izplesties iespaidīgos apmēros. Lai gan pašreizējās vēlēšanu sistēmas apstākļos, kad liberāli demokrāti parasti dabū 15%, komunisti ap 20%, bet citu partiju pozīcijas ir vājas, vienotījai Krievijai ir lielas izredzes iegūt ap 65% balsu. Vai Krievijā kaut kas mainīsies? Jā, būs sliktāk. Protams, būs vēl sliktāk. Ļevada centra septembra beigu aptauja rāda, ka Putina darbību par labu atzīst 68% pilsoņu, gada laikā par 9% mazāk. Medvedevs gadā zaudējis 11% piekritēju, viņu pozitīvi vērtē 62% aptaujāto. Kāds ir mans personiskais viedoklis? Man tik tiešām ir viena alga. Es nodarbojos ar biznesu, naudu nopelnu pats, es neceru uz prezidentu. Kāda tur atšķirība Putins vai Medvedevs?
Tagad jāvēro, vai Putins nodos Medvedevam koriģētās un paplašinātās premjera pilnvaras, vai pacentīsies šo amatu atstumt atpakaļ pozīcijā, kāda viņu apmierināja līdz 2008. gadam. Es pat domāju, ka pirmais premjeras, kuru Putins iecels uzreiz pēc 12. gada vēlēšanām, būs premjeras uz 1 gadu, pagaidu premjeras. Bet vēlāk ir pilnīgi iespējams, ka atgriezīsies Kudrins un viņš būs šajā amatā. Tikko no amata atceltais finanšu ministrs un vicepremjeras Aleksejs Kudrins prognozē, ka valdības priekšvēlēšanu solījumu izpilde, piemēram, palielināt pensijas, nozīmēs smagāku nodokļu nastu Krieviem, ja ne tūlīt vēlākais pēc 2 gadiem. Ja netiek samazināti tēriņi, apstākļos, kad valsts ir atkarīga no augstas naftas cenas, pareizāk ir pacelt nodokļus ātrāk, uzskata Kudrins. Vēlos pateikties jums par pozitīvo reakciju uz priekšlikumu piedalīties prezidenta vēlēšanās. Tas man ir pagodinājums. Vladimirs Putins acīm redzami būs ģeopolitisks prezidents, kurš centīsies īstenot savu misiju. Tā ir visu Krievu, padomju un pēcpadomju zemju savākšana kādā jaunā savienībā. Viss sākas ar muitas savienību, tad vienota ekonomiskā telpa un vēl citas formas. Tā Putina uzdevumu saskata Kievas politologs Viktors Karasevs. Nav šaubu, ka Krievija turpinās spēlēt ierasto stingrā vecākā brāļa lomu attiecībās ar pēcpadomju valstīm. Tāpat kā attiecībās ar Eiropu tiks izmantots enerģētikas jautājums. Attiecības ar ASV būs konservatīvas un vēsas, tajās dominēs pretraķešu aizsardzības sistēmas elementu izvietošana Eiropā, un kā lēš daudzi novērotāji, šos strīdīgos jautājumus Putins pacentīsies risināt ar personīgiem kontaktiem ar valstu līderiem, aizstājot ārpolitisko stratēģiju. Viņam ir jādomā, kā samazināt valsts atkarību no naftas un gāzes eksporta, bez tam Krievijai jāatjauno novecojusī infrastruktūra. Vēl viena problēma ir korupcija, kas atbaida ne tikai investorus vien. Aktuāls ir demogrāfijas temats, jo nopietni sarūk darba spējīgo iedzīvotāju skaits, bet viesstrādnieki valstī rada jaunus sarežģījumus. Pasaules avīzes jau sāk rakstīt par Medvedevu pagātnes izteiksmē, atcerēdamās, ka pašreizējais Krievijas prezidents nekad neizkāpa no Putina ēnas. The Wall Street Journal tandēma rokādu novērtē kā nekļūdīgu zīmi, ka Putins ir nedrošs par Medvedevu, bet Lezeko raksta, Robins beidzot atdeva savu krēslu Batmanam. Papa, хорошо. Спасибо.